Tieši obligāciju piedāvājumu vienlaicīgi. Tik daudz es neatceros, vai būtu bijis. Nezinu, vai vispār ir bijis tāda situācija, ka vienlaicīgi ir 6 obligāciju piedāvājumi no Baltijas uzņēmumiem. Nasdaq Baltika mājaslapā tur visu informāciju, visu instrukcijas par piedāvājumiem, dažādākiem kuponiem, dažādākiem nodrošinājumiem, dažādākiem termiņiem, izvēle plaša. Bet viens jautājums, kas man ir tāds, minējuma ziņā, ja, ko vienkārši uzdot un tā pasaulē izteikt ir, ja, vai visiem piedāvājumiem pietiks pieprasījums, ka viņi tik daudz vienlaicīgi un kā tas izskatīsies. Jā, daudz no viņiem nav pārāk liela, daži miljoni pārsvarā. Preces nama bonds ir 30 miljoni eiro, bet droši vien, ka tur liela daļa pārfinansēsies iepriekšējie, tā droši vien cerība ir, ja. Bet, ja viss būtu jāsavāc, tā vienkārši tur galvā, es tad neatros precīzi, bet, pieņemsim, 50 miljoni kopējais ir tagad dažās nedēļās. Vai pietiek pieprasījums? Redzēsim. Bet, tiem, kuriem šobrīd ir vēlami ieguldīt obligācijas, piedāvājumi ir daudz. Protams, ir jāvērtē ļoti uzmanīgi un ir jāskatās uz to, cik mums sanāk liela koncentrācija tādā konkrētā nozarē. 5 no šiem obligāciju piedāvājumiem ir saistīti ar nekustamo īpašumu. Visticamāk jau obligāciju investoru portfelī jau ir kāda obligācija saistīta ar nekustamo īpašumu. Nebūtu īpaša diversifikācija, ja viss portfels būtu pilns tikai ar obligācijām, ar saistītu nekustamo īpašumu.